pēc 10 gadiem esam atgriezušies valstī, kura vēl joprojām nav novērtēta. Laipni lūdzam Albānijā! Ģenerāls sponsors Itaka. Lidojums uz Albāniju īstenībā ir ļoti ātrs, pat tās nav 3 stundas. Itakas pārstāvi mūs sagaida lidostā, sasēdina visus pa busiem un autobusiem, un pēc 40 minūtēm jau esam savā viesnīcā, kur ātri piereģistrējamies, pēdam vakariņas un atpūšamies, baudot dzīvo mūziku un dejas. Albānijā pirmās 3 naktis mēs dzīvosim viesnīcā Fafa Premium, kas ir all-inclusive viesnīca. Ko varam teikt? Protams, esam bijuši daudzās pasaules viesnīcās un daudzās labās viesnīcās. Tad varam teikt, ka šeit tās Albānijas viesnīcas ir, viņiem ir tas savs līmenīts. Alus, alkohols tiek lietas plastmasas glāzēs, vakariņās pietrūkst tev dakšas. 2 reizes pēc kārtas mēs iesprūdām liftā. Tā gribās mazgāties, tā gribās tikt savu numuriņu, nesam iesprūduši liftā. Es nezinu, starp 4. un kuru stāvu. Es neskatēju 4. Kur mēs esam? Tur redz. Lauz duris vajā, lai tiktu no turienes ārā. Nav dvieļi, kad iet uz pludmali, tev jāgaida dvieļi, ko tev iedod arī recepcijām, pēc tam apakaļ uz recepciju ir jānes. Ir tādi mazi kaut kādi sīkumiņi. Mēs jau zinājām, kur mēs braucām, un zinājām, ka būs tie mīnusiņi, un tie mīnusiņi tiešām ir viņi, bet viņi jau nav, kā lai saka, dzīvībai bīstami, viņi ir izturami un viss jau ir kārtībā. Es neizsūdzēšos, ja man būs tāds. No jā, Mūsu numuriņš bija ļoti plašs ar savu burbuļu vannu un balkonu, no kura pavaras skats uz jūru. Viesnīca Fafa Premium atrodas pašā Adrijas jūras krastā, ar privāto pludmali, ar lielisku baseinu un sauļošanās zonu. Viesnīcā ir a la carte restorāns, galvenais restorāns, kurā tiek apvienot tradicionālie un Eiropas virtuves ēdieni, 1 baseina bārs un 1 pludmalas bārs. Beidzot, es sajūtos kā treniņu. Paēdu kārtīgi, pagulēju, napi pamodos, un tagad jānāk uz zāli. Par brokastīm teiksim tā, kad ir tāds vidējais tas līmenis šeit Albānijā viesnīcā brokas, tad pusdienas vakariņas bija tīri ok. Paēst noteikti varēja, bija garšīgi, jā, jo daudz, kas bija garšīgs. Citreiz mums pat liekas ir sliktāk tad, kad tā izvēle ir pārāk liela, ka tu staigā no viena ēdiena gala uz otru puskilometru un nevar izvēlēties, ko ēst, tad tomēr šāds vidējais variants bieži vien ir labāks. Dures atrodas Adrijas jūras krastā aptuveni 35 km no Albānijas galvaspilsētas Tirānas un ir otrā apdzīvotākā pilsēta šajā valstī. Un Dures ir lieliska atpūtas vieta, kam patīk pavadīt laiku pludmalē. Varbūt bišķīgi pa mazu. Bišķi. Tās garums ir vairāk kā 10 km un šī ir visas Albānijas garākā un apmeklētākā pludmale. Nemaz tik slikts šāvējs neesmu. Ja? Labrīt no rīta.
Šodien mums ir otrā diena pilnā šeit Albānijā. Tad sajūta, ka mēs šajā viesnīcā jau dzīvojam 3 vai 4 dienas. Pirmo reizi, manuprāt, mēs vienkārši vienu dienu nekur neizejot ārā nodzīvojām pa viesnīcu. Un šodien mēs tūlītām kāpjam mašīnā un dodamies uz pilsētiņu Kruja, kas ir bijusī Albānijas galvaspilsēta. Mums ir jātiekās ar vienu latviešu sievieti, kas dzīvo šeit jau vairākus gadus. Tūlīt saucam visu, kāpjam auto un laižam tālāk. Esam atbraukuši uz pilsētiņu Kruja un esam satikušies ar Vītu. Liels prieks tevi šeit satikt. Prieks un mēs tā saprotam, šī pilsēta ir bijusi arī galvaspilsētā 15. gadsimtā šeit Albānijā. Kruja ir populāra ar olīvkoku izstrādājumiem. Viss, ko jūs redzat, tie ir olīvkoku izstrādājumi. Albāņu nacionālais stīgu instruments čiftele. Vai jūs zināt, kādas ir interesantās sakritības Latvijai un Albānijai? Latvija ir viena no pirmajām valsts, kas ir atzinusi Albānijas neatkarību. Šādas izskatījās viduslaikos lielu, nopietnu cilvēku mājas. Pilsēta kalnos. Jā. Te baigi labi iet lejā tie kalni visi. Tas nosēšanās vispār super šeit ir. Kā jūs vispār nokļuvāt Albānijā? Jūs sakat no 2009. gada? Jā, principā mīlestība, jāsaka tā. Banāli, vai ne? Tagadējais vīrs, jā? Jā, mums tagadējais vīrs. Kā jūs kur iepazināties? Mēs iepazināmies Turcijā. Šis nav pirmais stāsts. Šis nav pirmais stāsts par Turciju. Man bija jāsaka toreiz tāds ļoti avantūrisks noskaņojums. Man gribējās iepazīt pasauli, man gribējās ļoti daudz ceļot, visu, ko iepazīt, redzēt. Man uzreiz iepatikās Albānija momentā, jo 14 gadus, jau vairāk, 16 gadus atpakaļ Albānija bija pavisam cita valsts, pavisam savādāka. Mūsdienās tā ir tagad tik ļoti mainījusies. Un jā, man vīrs izrādīja Albāniju. Es iemīlējos kalnos. Es iemīlējos dienvidu Tirkijas jūrā. Man nāca piedāvājums no mana vīra, vai es patiešām negribētu izmēģināt darboties Albānijā un palīdzēt organizēt koncertus. Man, godīgi sakot, nebija daudz jādomā. Es gribēju to izmēģināt, man tā likās fantastiska pieredze. Un tas bija periods, kad mēs sākām ļoti daudz ceļot vispār par Albāniju. Es ļoti sāku interesēties par Albānijas kultūru, par Albānijas vēsturi, par Albānijas vispār sadzīvi kopumā, līdz es nonācu secinājumu, ka man gribas nodarboties ar turismu. Mēs ejam tur tālāk. Jā. Krujas pils mūros netālu no Dolmas Masjida jūs atradīsiet majestātisku olīvkoku, kas domājams tika iestādīts Skanderberga kāzu laikā 1451. gadā. Redzējām mēs vecu tirgus, tādu tā kā ieliņu, parādīja mums ļoti senu kleitu. Konkrēti mēs atrodamies vietā, kur viņi piedāvā šo kleitu džublet. Viņa ir pārdošanā, un šī kleita ir 200 gadus veca. Konkrēti šī kleita maksā 1500 eiro. Īstenībā pa to ieliņu ejot, tie suvenīru veikali ir savādāki nekā ierasts. Tur ir baigais mikslis kopā, tur ir ķīniešu suvenīri, tur ir vietējie darinājumi, tie paklājumi, kaut kādas tur rotaļlietas un mūzikas instrumenti, kas ir tiešām vietējo ražojums. Un plus tur vēl bija visādas tiešām senas lietas, ko tur uz vietas varēja iegādāties. Jā. Lūk, Latvijas ziemai noderīgi. Jā, tas jā. Šī ir klasiska spēle, ko spēlē Albānijā. Ja jūs dzīvojat un atpūšaties un pavadiet savas brīvdienas pie jūras. Un tālāk mēs devāmies kalna augšā, jo no tās Kruja pilsētiņas, kad pati jau ir kalnā, diezgan augstu kalnā.
No viņas pašā augšā varēja redzēt vienu māju, un tad viņi teica, gribat aizbraukt uz to māju. Pat sākumā nelikās, ka uz turieni kāds ceļš ved. Bet tad mēs braucām, sākām virzieties augšpusē, atradām vienu foršu, kā atradām Vita, un, protams, parādīja ļoti foršu, lieliskiem skatiem tādu kafejnīcu, kur mēs pasēdējām, uzēdām vietējos ēdienus, padzērāmies. Rīsi, valrieksti, kanēlis, rozīnes. Re, kur ir šķiedras, bet kas tas tāds ir? Tas ir no augļa kaut kā. Tā ir gaļa. Gaļa? Lielopu? Bet tagad, ka pateica, lielopu var sagaršot riktīgi, jā. Un turpinājām tālāk ceļu uz pašu augšu. Tagad mēs arī dosimies lejā uz vietu un alu, kas tiek uzskatīta par svētu. Un šeit, zem tā jumtiņa, notiek ziedojumu upurēšana. Tieši no rīta ir bijušas 3 aitas upurēji. Un tās aitas smaka, kas ir palikusi, kad ir tikko kautas aitas, to reāli var just. Un uztaisīt tāda kā kautuve ar visiem āķiem, ar visu, kur asinīm ir noticēt, trubu tur galā. Bet jā, tā ir tāda viena no Albānijā spēcīgajām svētvietām, kur dodas cilvēki, lai aizdedzinātu svecīti par saviem tuviniekiem, par sevi, par kādām slimībām. Vieta ir ļoti enerģiski spēcīga, tāda diezgan drūma. Sērijas turpinājumā dodamies uz Tirānu, lai uzbrauktu ar pacēlāju kalnā un apskatītos uz Albānijas galvaspilsētu no putnu lidojuma. Vakarā izbraucam caur Tirānas centram un iemaldamies kādā festivālā. Bet nākamajā dienā dodamies apskatīt pilsētiņu Beratu, ko mēdz saukt arī par 1000 logu pilsētu. Šeit Leldera albāņu saimniecēm gatavos mums pusdienas, bet pēcpusdienā jau mērosim ceļu uz pilsētu Vļoru, kur nakšņosim vienu nakti, lai dotos tālāk uz Albānijas dienvidiem. Atklājiet Albānijas burvību, valdzinošo vēsturi, saules pielietās pludmales, vietu, kur vietējo iedzīvotāju smaidi sasilda kā saules stari. Iepazīstiet dabas skaistumu, iegremdējieties bagātīgajā kultūras mantojumā un ļaujieties Albānijas patiesai viesmīlībai. Jūsu neaizmirstamais ceļojums jau gaida. Ienāc itaka.lv un izvēlies savu ceļojumu. Iepriekš sērijā esam atlidojuši uz Albāniju un ar Itakas busiņu dodamies uz viesnīcu, kur pirmo dienu pavadām iepazīstot tuvējo apkārtni un pašu viesnīcu. Dodamies uz pilsētiņu Kruja, kur satiekam latviešu meiteni Vitu, iztaigājam seno Tirgus ielu un uzbraucam kalnā uz svētvietu. Ģenerāla sponsors Itaka. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Tālāk mūsu ceļš ved uz Albānijas galvaspilsētu Tirānu, kuru vēlamies uzbraukt kalnā ar pacēlāju. Tiket, jā? Tu. Runā pa telefonu, nemaz neņem vērā, ka es te esmu 18 reizes sakadījos, vai es ar kārtas maksāju. Bet tu tikšu atceries? Jā, pagaida. Kur tu streso, ne? Kur tu streso?
Mēs uzbraucām ar pacēlāju kalnā. Oi, tik daudz. Un Leldītei atkal bija bail braukt ar pacēlāju. Viņa palika lejā. Mēs uzbraucām augšā, pabaudījām skatu uz Tirānu. Ļoti, ļoti žēl. Ja tikai nebūtu dūma, ka miljonus iedzīvotāji dzīvo Tirānā. Un kopā Albānijā dzīvo 3 miljoni iedzīvotāji. Šodien būtu, man liekas, perfekts laiks tur uzbraukt augšā, jo šodien tiešām ārā ir daudz skaidrāks. Tajā dienā bija tāds diezgan dūmakains, un lejā to pilsētu viņa visa bija tādā tā kā nelielā migliņā. Bet tik un tā mēs pabaudījām skatus. Jā, un pēc tam braucām uz tiem bunkuriem un neuzspējām ne uz vienu, ne uz otru centrā trāpīt. Diemžēl sestdienas vakars, pa vēlu ieradāmies. Lielais bunkurs, Bunkart number 1 ir ciet. Šis pirmais ir armijas bunkurs, faktiski 4 stāvu mājas augstums iekšā zemē. Esam nonākuši pašlaik Skanderbegas skverā, kas ir Tirānas lielākais skvers. Mums aiz muguras atrodas Tirānas vecākā mošeja, kas ir Ethenbeja mošeja. Šī skvēra, kurā mēs pašlaik atrodamies, notiek ļoti aktīva sadzīve. Un šeit tiek pašlaik svinēti agrokultūras svētki. Šur braucām, mēs tā domājam, Tirānā droši vien ir ļoti maz turistu. Jā, Farsadā viss ir gar jūru. Vai šeit arī ieklīst tomēr turisti? Tā it kā varētu domāt, bet tajā pašā laikā mēs tagad atrodamies ļoti siltā sestdienas vakarā septembrī. Un pilsēta patiesībā ir pārpildīta. Liels paldies, ka tu mūs atradi laiku, mūs uzņēmi un izrādīji. Paldies, ka iegriezāties. Jā, es domāju, ka latviešiem noteikti būs atkal interesanti redzēt kādu latvieti tik tālā zemē, šeit pat Albānijā. Es ļoti ceru, ka cilvēkiem izraisīs arī interesi atbraukt uz šejieni. Cerams. Skatītāji, es jums atstāšu noteikti video aprakstā kontaktus. Paldies! Vēlreiz liels paldies! Paldies, ka braucāt! Jā, paldies! Es ceru, ka izbaudījāt Garo dienu! Savienība, protams, mums šeit ir vajadzīgs internets. Patreiz mēs lietojām tikai Wi-Fi viesnīcā. Tagad esam atbraukuši uz Vodafone, ir jānopērk kartiņa, internets 10 gigabaiti. Varēsim lietot mēnesi, bet, protams, mums vajag šeit tikai 5 dienas un maksā apmēram 17 eiro. Paldies Itekas komandai, kas mums bija sarūpējuši gidu, un viņa ne tikai izrādīja savu dzimto pilsētu, bet arī parūpējās par to, lai mēs varētu piedalīties pie šodienas pusdienu gatavošanas. Labrīt no rītā! Šodien mēs esam izvākušies jau no savas viesnīcas. Mēs esam devušies nedaudz uz dienvidiem. Mēs patreiz atrodamies Beretā, 2400 gadu veca pilsētiņa. Priekš turisma šī pilsētiņa esot ļoti forša, ļoti ērta, bet priekš dzīvošana šeit nav ne skolas, ne bērndārzu, ne kādi lielāki veikali. Tādēļ visi cilvēki, visi iedzīvotāji, kas šeit kādreiz ir dzīvojuši, visi ir devušies lejā uz pilsētu un patreiz ir palikuši tie tikai, kas ir saistīti ar turismu. Jābūt mājai un 5 logi. Un nedrīkst savādāk būt. Mums ielaidīs tantiņa laipni mājā, ielaidīs, parādīs, kā viņi dzīvo. Māja ir tāda pati, kāda viņa bijusi pirms necik gadiem, bet es teikšu tā, ka mājīga, kārtīga, tīra. Un tanti iedeva mums pagaršot arbūzu, tā kā sīrupā, jā, un vīģes. Tā kā medus. Ļoti, ļoti saldi bija, knapi varēja iēst, bet garšīgi, jā.
ar albāņu saimniecēm es pagatavoju vairākus ēdienus. Pagatavoju bureku, kas ir viņu tradicionālais kārtainās mīklas pīrāgs ar dažādiem pildījumiem. Es pagatavoju ar rikotas siera pildījumu. Pildījums būs daudz, vai ne? Too much. Too much? Man jau lieluma mānija, ko priekš sevis taisa. Viņi šādu mājās gatavotu maisi sadrupinātu ar garšvielām, ar jogurtu, laikam sacepta viņa vēlreiz. Viņi viņu ēd ar gaļu, tā kā mēs kartupeļus vai rīsus, bet garšīga garšvielām kaut kādu sīpolu viņš vēl klāt. Tas ir kā tā? Jā, viņi baigi piparmētu lieto kā garšvielu. Lupultītes, varētu teikt tāds pašs kā pie mums taisa, tikai vairāk tā gaļa tāda vairāk samalta riktīgā masā. Un ar visādām garšvielām, ar papriku un panēta panējumā un eļļā, tā kā nekas tāds jauns. Pagatavoju grieķu salātus. Es nezinu, vai viņiem te saucās grieķu salāti. Te bija albāņu salāts, tas fetas vai brinzas siers, kas viņiem ir, manuprāt, visur, pie visiem ēdieniem. Albāņu saimniece nāk. Viss bija ļoti garšīgs, izņemot vienu lietu. Tev negaršoja tas bureks. Es uzreiz sapratu, ka visi ēdieni, no kā es gatavoju, gandrīz visi, ir tā kā no vietējām izēvielām, nevis veikalā pirktī. Kaut kas būs ļoti salds atkal, jo tas tā kā latviešu keks. Bet pilnīgi sīrups tek ārā no viņa. Tā jau viņiem viss izmērcēta sīrupā. Cilvēki var spēlēt. Roberts paliks te filmēt, Ivars tā pa šo bedri brauc. Es jau pa turien nebraukšu. Es pat tiem daudz, kur nav pa bedri. Mums vajag akšanu, brauc pa turien. Mums vajag tiešām akšanu, ņem atslēgas. Kā mūsu gidi saka, šie griesti šeit ir Balkānos skaistākie griesti. Nesot arī ar kaut kādu 40 kādu karātu to zeltu apzeltīts. Galvenais tas, ka mēs atbraucam uz Beretu, un mēs esam pirms tam redzējuši gan internetā, gan bildēs, gan Instagramos, kāda izskatās šī 1000 logu pilsēta. Un mēs staigājam pa to pili. Un visu laiku ir kaut kādi skati uz leju. Mēs visu laiku ejam un meklējam, kur beidzot pavērsies tie skati ar tām mājām, ar tiem daudziem logiem. Beigās sanāk, nezinu, pēc kādām stundām, 3 laikam, kad mēs nokļuvām lejā, un ka beidzot mēs aizgājām uz pašu centru, beidzot mēs ieraudzījām īsto to vietu, uz to tiltu. Kura ir tā vieta, kura īstā ir tā Bereta ar tiem 1000 logiem. Bereta, iespējams, ir vissvarīgākais un populārākais turistu galamērķis Albānijā, un tā ir arī viena no vecākajām Albānijas pilsētām, vismaz 2400 gadus veca. Bereta ir muzeju pilsēta un kopš 2005. gada tā ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Šo pilsētu sauc arī par 1000 logu pilsētu, dēļ to māju arhitektūras, kur katrai mājai ir daudz logu un visi ir vērsti uz upes pusi. Šis skats patiešām ir iespaidīgs un ir tāda sajūta, ka tur ir pat vairāk nekā 1000 logi. Pēc Beretas apskates mēs braucam uz Vļoru, kur esam nolēmuši atrast sev naktsmītnes. Un iebraucot pašā Vļorā, īstenībā mēs esam ļoti patīkami pārsteigti par to pašu centru, par to pašu ceļu, kas iet gar jūru. Viņš tiešām ir tāds atgādina vai Horvātiju vai Franciju, ir ar lielām palmām, ar restorāniem, ar kafejnīcām, ar viesnīcām. Un tad, kad esam izbraukuši tālāk jau nedaudz no centra, tad pavarās vēl brīnumaini skati ar tādām tā kā klintīm, un klints malās ir viesnīcas. Šeit, Albānijā, ja kāds viesnīcā nerunā angļu valodā, tas ir tikai pilnīgi normāli. Jo mums šajā ceļojumā... Un neņem karti. Jā, un prasa tikai skaidru trāpījās ļoti bieži tā, ka tiešām recepcijā viesnīcā gandrīz nesaprot vispār neko angliski, un visur viņiem tikai cash. Tagad esam atbraukuši vakarā uz Vļoras centru. Meklējam kādu tavernu, kādu
garšīgu ēstuvi, kur varam paēst un apakaļ doties uz viesnīcu, iet čučēt, jo mums rītā ākala ir ļoti, ļoti gara diena, ļoti interesanta. Jo no šejienes, no Vļoras, īstenībā uz dienvidiem sākas pati skaistākā Albānijas daļa, ļoti skaistas pludmalītes, ļoti skaistas klintas kalni pie pašas jūras. Nākamajā sērijā dodamies uz Albānijas pašiem dienvidiem, pa ceļam šķērsojot Nacionālo parku un kalnu grēdu, turpmākās naktis dzīvojam pilsētiņā Sarandē, nelielā viesnīcā jūras krastā un jau pirmajā vakarā vērojam burvīgu saulrietu. Vienas no Albānijas skaistākajām pludmalēm ir pilsētiņā Ksamil, un tās līdzinās Maldīvu salām vai Meksikai. Izbraucam ar kuģīti pa tuvējo piekrasti, baudot skaistos skatus un peldoties siltajā Jonijas jūrā. Bet atpakaļ ceļā uz Tirānu iebraucam apskatīt vēl Girokasteru pilsētiņu. Ģenerāls sponsors Itaka. Klausies Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kur aiz katra stūra ir iespējams atklāt kādu kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties!